Ko tikmēr pārtraukums noslēdzies, mums vispārēja jautrība jānoteikti, ka šodien tāda ēnu diena, un aizdomājos par to, vai arī Barons kvartāla karstaimētiņiem varētu būt ēnas. Mana ēna šodien jau mani noēnoja un pameta, bet manam kolēģim šeit ēnas vesels 3 šodien, Laura, Ieva un Elīna, tā ka sveiciens meitenēm, ja viņas šo te maču noteikti skatīsies atkārtojumā, tad sveiciens visām 3 Kristapa desmitnieku ēnām. Viņām vēl šodien garš vakars priekšā kopā ar Kristapu. Vēlāk Rīgas Dinamo mača apmeklējums arī būs droši vien kā iespaidīgas emocijas meitenēm. Nezinu, iespaidīgas vai mazāk iespaidīgas, bet tās noteikti būs. Ko Kristaps viņām ir sagatavojis jau pēc Dinamo spēles, tas man nav zināms, bet tas lai paliek pie viņa. Ko tagad kļūstam atkal nedaudz nopietnāk un pievēršamies atpakaļ spēlē. Iļīns un izdosies Valmierai gūt punktu pēc pārtraukuma, neizdodas, un Barons komandas ātrais pret